par katru veidu, kādā evaņģēlijs tiek sludināts, es priecāšos. Un apostols Pāvils vēstulē Filipiešiem raksta šai draudzei, ka ir cilvēki, kuri sludina evaņģēliju, sludina Kristu it kā tās pareizās lietas, bet ar netīriem un nepareiziem motīviem. Viņš runā par naidu, viņš runā par dusmām, viņš runā par patmīlību. Kādā citā vietā viņš raksta, ka ir cilvēki, kas ir it kā kalpošanā, bet kalpo savam vēderam un izmanto Kristus draudzi, izmanto šo vēsti, lai paši iedzīvotos labā dzīvē. Un tādus mums ir jānoraida. Un tomēr par to, ka evaņģēlijs tiek sludināts, par to, ka Kristus tiek sludināts, mēs varam priecāties. Kamdēļ tad tas ir tā? Jo Dievs var lietot arī, jāsaka, bezdievīgus cilvēkus, pieviltus cilvēkus, šos te miesīgos, ļaunprātīgos cilvēkus, kuri sludina šo labo vēstu, bet ar sliktiem nolūkiem, lai kādus vestu pie atgriešanās. Dievs to var tā lietot. Dievs var lietot šo sludināšanu un tādu varbūt dziesmu dziedāšanu, lai kādiem tas būtu kā pirmais solīts, kā appetizers, lai viņi sāktu meklēt patiesību un varētu nākt pie patiesas atgriešanās. Tāpēc jā, tieši tā kā Pāvils saka, mēs priecājamies par katru veidu, kā Kristus tiek pasludināts, kā evaņģēlijs tiek pasludināts, kā cilvēki tiek iepazīstināti ar to. Tajā pašā laikā turot arī pārējo, ko Dieva vārds saka, ka ja tu sludini it kā to pašu vēstu un to pašu Kristu, bet tu neturies pie veselīgās mācības, tu atmet Dieva skaidrās doktrīnas, tu dzīvo grēkā, tu nevēlies atgriezties, tad mums nav nekāda sadraudzība un nekas kopīgs ar to, un tieši par šādiem cilvēkiem ir jābrīdina. Un tie, kas ir nākuši pie patiesas ticības, tiem šādas būtu jāatstāj, no tādiem jānorobežojas, ja tie nevēlas atgriezties no savu maldu ceļa. Un tātad šeit ir svarīgi saprast, ja tie cilvēki tiešām sludina Kristu Jēzu un nevis sagrozīt evaņģēliju, citu evaņģēliju, tad mēs par to priecājamies. Un tāpat laikā neizejam uz kompromisu vai nenoliekam malā to, ka šie cilvēki tik un tā ir pievilti, viņi strādā un darbojas ar nedievišķu šo te sirds nostāju un motivāciju, un tamdēļ mūsu lūkšanai jābūt arī par šiem, lai tie patiesi atgrieztos un atstātu šos te miesīgos, sautīgos ceļus un pieķertos Dieva vārdam. Tāpēc priecāsimies par katru veidu, kā evaņģēlijs tiek sludināts, bet neuzskatīsim, ka tāpēc, ka kāds sludina evaņģēliju, ka viss pārējais arī mums ir jāpieņem, un viņš ir mūsu ticības brālis, un mums ir jābūt sadraudzībā ar viņu, jo tas nav tas, ko Dieva vārds mums māca.